Mēs esam dziļi Everglaidos. Šeit ir ļoti biedējoši. Šī būs mūsu mājas nākamās 24 stundas, jo mēs šeit pavadīsim visu dienu. Šajos ūdeņos ir daudz zivju. Visur ir aligatori. Atkāpies, atkāpies! Man ir mačete. Viņš tikko kaut ko apēda. Noķēra zivi. Zivs uz āķa, aligators nāk man virsū. Tur viņš ir. Tas ir skaistākais, ko jebkad esmu redzējis. Kas tas ir? Es nejokoju, šeit tiešām ir zāģzivis. Tur ir kaut kāds sasodīts zutis vai kas tam līdzīgs. Tu dzirdi tikai aligators. Tu vari redzēt viņu acis, kas atspīd kanālā. Ak, Dievs! Paskaties tur! Ak, Dievs! Tu redzi to? Noķērām vienu! Sveiki, BFP nācija! Laipni lūdzam atpakaļ vēl vienā lieliskā video, draugi. Šodien mēs esam dziļi Floridas Everglaidos. Bez šaubām šī ir visbaisākā vieta Floridā. Pilna ar aligatoriem, pitoniem, lāčiem, panterām, krokodiliem. Un saraksts turpinās un turpinās. Šī vieta ir ļoti biedējoša, bet tajā ir daudz zivju. Tātad šī būs mūsu mājas nākamās 24 stundas, jo mēs šeit pavadīsim visu dienu un skatīsimies, kādas foršas zivis varam noķert. Izvairoties no šiem nāvējošiem dzīvniekiem. Mēs esam pie kanāla, kurā nekad iepriekš neesam bijis. Tā ir tāda maza noteka, ļoti forša izskata vieta. Un es izvēlējos šo vietu izaicinājumam, jo tiklīdz pienāca klāt, viss, ko redzēju, bija aligatori un zivis. Tāpēc būs tiešām jautri, puiši. Kā jau teicu, mēs šeit pavadīsim visu dienu. Es nekad neesmu veidojis tādu video, kur mēs pavadām pilnas 24 stundas kādā vietā. Un cerams, ka mēs noķersim daudz foršu zivju, un tas būs tā vērts. Un jā, būs diezgan bīstam, puiši. Es jums saku uzreiz, Floridas Everglaidas nav nekāds joks. Šeit nevajag ākstīties. Es domāju, vienkārši esot šeit, tā sajūta, tā klātbūtne, tas ir tā kā spocīgi un biedējoši. Es nemāku to izskaidrot, bet te bija milzīgs aligators, kas mūs gaidīja tiklīdz mēs pienācām klāt. Viņš joprojām ir krūmos. Jā, viņš ir tieši tur. Viņš nemaz nebaidās no mums. Tātad, laikam, mums šodien būs kompānija. Te visur ir aligatori. Mežā ir panteras. Mēs redzējām panteru pēdas, lāču pēdas. Un jā, kā jau teicu, šī ir ļoti biedējoša vieta. Bet šajos ūdeņos ir ļoti daudz zivju, daudz ciklīdu. Jūs jau zinat, ka Floridas Everglaidos ir pilns ar akvāriju zivīm. Ļoti foršas lietas. Mēs vienmēr šeit noķeram ļoti interesantas zivis. Mēs izmantojam slāzdus, mums ir tīkli. Un šodien mēs taisām nelielu sacensību 1 pret 1. Es pret savu draudzeni Helenu. Ja paskatās tur aizmugurē, cauri Everglaidiem iet liela strauma. Es nekad neesmu redzējis tādu vietu kā šī. Tāpēc domāju, ka mums vajadzētu darīt tā. Es nolikšu zivju slazdu šeit, un tad Helēna noliks savu zivju slazdu šajā pusē. Mēs redzēsim, kurš strādā labāk. Un šoreiz mēs esam sagatavojušies, labi? Mēs esam dziļi Everglaidos. Te ir ļoti biedējoši. Šeit ir daudz lietu, kas mūs var nogalināt. Tāpēc man ir mačete, un tā mūs pasargās. Pasargās mūs no kā? No jenota. Ak, Dievs, viņš nāk. Skaties. Ak, Dievs! Hei, atkāpies! Atkāpies, man ir mačete. Ak, Dievs, viņš neklausās. Ak, viņš nāk tuvāk. Es teicu, atkāpies! Kāpēc viņš nebaidās? Es domāju, ka mums vajadzētu baidīties. Pirms mēs izvietosim šos zivju slazdus, mēs tos atstāsim veselas 24 stundas. Pirms to darām, mēs mazliet pamēģināsim zvejot ar tīklu. Pamēģināsim noķert kādu interesantu zivi. Un tad mēs izvietosim šos zivju slazdus. Labi, ja es kaut ko zinu par aligatoriem, tad viņi zina, kur ir zivis. Šīs te visu laiku uzturās šeit. Droši vien te apkārt ir zivis. Tāpēc es mēģināšu noķert kādu. Viņš nāk mūsu virzienā. Tas ir liels aligators. Tas ir tik biedējoši. Mēs nedaudz pārvietojamies pa kanālu un pamanījām vēl vienu aligatoru. Šis slēpjas kokos, atšķirībā no tā otra. Paskaties uz to otru. Viņš vienkārši klīst apkārt. Par ko viņš sev iedomājas? Mēs aizgājām tikai uz sekundi, un viņš jau uzslēja nometni tieši tur, kur mēs bijām. Šī ir mūsu vieta, jā, tieši tā. Puiši, es arī aizmirsu pieminēt, tieši tur, kur mēs šobrīd esam. Šeit pirms kādām 4 dienām tika atrastas 2 milzīgas anakondas. Anakondas, tātad iespējas ir neierobežotas. Šeit var būt jebkas. Tagad, kad mēs dodamies tālāk pa kanālu makšķerēt, mūsu jaunais mazais aligatoru draugs mēģināja mums sekot. Nē. Ak, Dievs, vai tu to redzēji? Viņš mēģināja uzrāpties uz aizsprosta. Ak, Dievs, tas aligators ir traks. Jā, mēs tevi redzam. Mēs neesam muļķi, tas ir neprāts. Mēs vienkārši mēģinām makšķerēt. Labi, es zinu, ka vēl neko neesam noķēruši. Tas ir tāpēc, ka mēs visu laiku izvairamies no aligatoriem. Ak, Dievs, viņš tikko kaut ko apēda. Kas te notiek? Viņš tikko apēda zivi. Viņš noķer vairāk zivi nekā es. Vai tu to redzēji? Ak, Dievs. Man ir zivs uz āķa. Ak, tas ir mazs Oskars. Skaties, paskaties tur lejā. Ak, nē, aligators nāk tam klāt. Aligators tuvojās tam. Ak, Dievs, aligators mēģina apēst manu zivi. Skaties uz viņu. Mēs noķērām Oskaru.
Viņš mēģināja to nozagt no manis, vai tu to redzēji? Tas tur ir savais Oskars. Šodien nedraudziņ, šī ir mana zivs. Ak, Dievs, tas bija tik biedējoši, viņš tā metās tieši virsū. Labi, mums šeit jābūt uzmanīgiem, bet tas tur ir savais Oskars. Viņam ir skaists raksts, viņš ir tikai mazulis, mēs šo puisi paturēsim. Visticamāk, vēlāk šajā video viņu ielaidīsim dīķī X. Kā jau teicu, puiši, Everglades ir pilnas ar lieliskām zivīm, un šis ir tikai sākums. Šetev! Paskatieties uz viņu, viņš ir sakauts. Labi, pirmais šodienas paturamais loms. Ieliekam viņu spainī. Pirmais šodienas paturamais loms. Aiziet! Labi, puiši, pagājuši nedaudz vairāk nekā 2 stundas. Kā jau teicu, mēs veicam 24 stundu izaicinājumu. Tas nozīmē, ka mēs burtiski būsim Evergladesās veselu diennakti. Līdz šim mēs esam sadraudzējušies ar diezgan interesantu aligatoru. Un tad mēs noķērām vienu Oskaru, kuru viņš mēģināja apēst. Tagad mēs nedaudz mainīsim pieeju. Un mēs tagad izmantosim tīklu šajā strautā, lai redzētu, ko visu varam noķert. Parasti es izmantotu savu tīklu, ko lietoju ikdienā. Bet jūs redzējāt, kas notiek, kad aligators pamana jebkādu kustību. Viņš vienkārši mēģina to nogalināt. Tāpēc, lai būtu mazliet drošāk, es izmantošu baseina tīklu. Sāksim. Labi, ja paskatāties šeit, ūdenī ir daudz ūdens salātu. Daudzām zivīm patīk šāds segums. Viņām patīk ūdensaugi, lai varētu paslēpties no plēsējiem, piemēram, aligatoriem. Tāpēc es pamēģināšu šeit iemērt tīklu un paskatīties, ko mēs varam noķert. Sāksim! Vienkārši iemēršu tīklu un tad izvilkšu to ārā. Paskatīsimies, ko mēs esam dabūjuši. Tas bija labs smēliens. Skatieties uz visu šo. Izbērsim visu uz betonu. Redzi, ak, zivs! Kas tas ir? Ak, tas ir kā maza saules zivs, bet viņam ir arī nedaudz sarkans. Tas ir forši. Nezinu tieši, kas tas ir, bet tā ir vietējā suga. Tas nav tas, ko mēs meklējam. Tāpēc mēs viņu laidīsim atpakaļ. Atā, draudziņ! Ak, jā! Tas bija labs smēliens. Tur iekšā nekā nav. Tas ir tik biedējoši Everglados. Izbērsim to un paskatīsimies. Nāc! Ak, Dievs, kas tas ir? Skaties uz to siseņu! Vai tas ir siseņveidīgais? Fui, tas ir oranžs! Kas pie velna? Es nekad neesmu redzējis kaut ko tādu. Skaties uz to radījumu! Redzi, Everglados ir tik daudz traku lietu. Tas burtiski ir kā oranžs sisenis. Labi, atstāsim viņu mierā. Tepat ir vēl viens. Ak, Dievs, viņi ir visur. Kas tie tādi ir? Puiši, komentējiet zemāk, ja zināt. Ak, jā, tās tur ir diezgan biezas nezāles. Paskatīsimies. Kaut kas? Ak, Dievs, šis viss ir nenormāli biezs. Vai tas ir zils? Skaties, vai tur ir zivs? Neticami, kas tas ir? Ak, Dievs, tas ir tik zils. Čāla, paskaties uz to ciklīdu. Ak, Dievs, tas ir Teksasas ciklīds. Man nebija ne jausmas, ka viņi ir tik tālu uz dienvidiem Everglados, bet tas ir skaists zilais Teksasas ciklīds, Čāli. Tas ir iespējams pats skaistākais, ko jebkad esmu redzējis. Šī ir tiešām laba akvārijas zivs. Otrā šodien mums bija Oskars, un tagad mums ir šis čalis. Abi ir Dienvidamerikas ciklīdi. Tas ir vienkārši lieliski, puiši. Everglade ir traka. Ieliksim šo čali spainī. Skaists Teksasas ciklīds spainī. Ak, kas tas ir? Ak, mans Dievs, kaut kas turpat uzkāpa augšā. Tur viņš ir! Nāc šurp, man šķiet, ka es viņu dabūju. Čali, es nezinu, kas tas ir. Es trāpīju tieši virsū. Kas tas ir? Ak, fū! Fū, tas tikko man aizskāra. Man kaut kas ir. Kas tu esi? Parādi sevi. Kur tas ir? Ak, mans Dievs, kas tas ir? Kas tas ir? Kas tas ir? Vai tā ir čūska? Ak, tas ir maziņš bruņurupucis. Nē! Es viņu gandrīz pazaudēju. Es nezināju, kas tas ir. Es nevaru vienkārši tāpat ņemt un grābt lietas Everglados. Bet tas ir mazs mīkšķauls bruņurupucītis. Skaties, viņam ir kaut kāds dzelons virsū. Es tev palīdzēšu, draudziņ. Labi. Tātad tas ir Floridas mīkšķauls bruņurupucis. Šie puiši ir vietējie. Hei, draudziņ! Ak, mans Dievs, viņš ir tik foršs. Es gribētu viņu paņemt mājās, bet nezinu, vai tas ir likumīgi. Un es neriskēšu. Tātad mēs viņu laidīsim atpakaļ. Ak, mans Dievs! Ak, mans Dievs! Vai tu redzēji? Mēģināju tevi iekost. Viņš burtiski mēģināja mani iekost. Zini ko, es vairs negribu tevi turēt. Uz redzēšanos, draudziņ! Labi, puiši, mēs pārcēlāmies atpakaļ uz izplūdes vietu. Aligators ir pazudis. Mēs uzvarējām cīņā par šo vietu. Kad es pirmo reizi pienācu, šeit bija miljons ciklīdu. Jūs varat redzēt, viens tikko parādījās tieši tur. Tāpēc es gribēju paņemt tīklu un pastīties, kas tie ir. Mēs droši vien vispirms tīklosim tieši šajos zaļos. Tieši tur. Turēsim acis vaļā, lai pamanītu aligatoru. Tur lejā ir tik daudz ciklīdu. Es nezinu, kas te ir. Vai es varu kaut ko dabūt? Ak, jā, tieši tur zivs! Ak, Dievs! Pagaidi, es vienu no šiem noķēru burtiski iepriekšējā video. Man šķiet, ka tā bija. Paskaties uz šo. Paskaties uz tām spurām. Tas ir labs ciklīds. Tieši tur. Man šķiet, jūs teicāt, ka tas ir kaut kāds akara. Un es domāju, ka jums patiešām ir taisnība. Tas izskatās pēc tāda. Ja jūs zinat zivi, ko sauc par elektriski zilo akaru, tad būtībā tas arī ir tas. Tas ir tik forši. Es nezināju, ka tās ir arī Everglados. Es neesmu bijis Everglados jau kādu laiku, un mēs nekad neesam bijuši šajā daļā. Tā ka tas ir vēl viens lielisks ciklīds. Mēs viņu ieliksim spainī. Labi, draugs, nu re! Puiši, ir pagājušās apmēram 4 stundas, kopš mēs ieradāmies Floridas Everglados. Tagad, manuprāt, ir pienācis laiks izvietot mūsu zivju slazdus. Vai es varu pieteikt savējo? Jā, droši. Kur tu vēlies? Es gribu tavu mīļāko.
Tiešām? Jā. Labi. Zini ko? Ņem to. Es vairs negribu. Šis tagad ir mans jaunais mīļākais. Tā kā tu izvēlējies, kuru zivis slazdu gribi, es izvēlēšos, kuru pusi gribu. Es izvēlēšos pusi bez aligatora. Viņš ir atpakaļ. Skaties, redzi? Viņš joprojām tur ir. Es metīšu savu šeit, lai to nesabotētu. Ak, paldies. Jā, nav par ko. Un šoreiz mums tiešām ir piestiprināta virve, lai mums nebūtu jālien ūdenī un lai mūs neapēstu aligators. Es metīšu savu pie šiem akmeņiem, jo tur ir visas šīs zivis. Aiziet! Ak, tur ir vēl viena no tām akarām, ko tikko noķēra. Viņi tikko nopeldēja garām. Labi, te ir īstā vieta. Tu redzi to tur lejā? Tā ir mazā iedobē starp vairākiem akmeņiem. Tas ir ideāli. Labi, lai tev veicās to pārspēt. Liels paldies, ka man atstāja to pusi, kur ir aligators. Nav par ko. Patiesībā tas ir tas, no kā es baidos visvairāk. Es domāju, ka es to varētu nolikt mazliet tālāk. Jā, prom no aligatora. Tā ir laba doma. Varbūt tieši šeit, lejā. Jā, vienkārši pārliecinies, ka tur ir virvi, lai mēs to nepazaudētu. Vai es gatava? Jā. Tieši tur. Tas ir ideāli. Tas ir labi. Tas tiešām bija ideāli. Tas ir īsts. Ak, es esmu greizsirdīgs. Labi, es tiešām esmu ļoti greizsirdīgs. Kaut tas būtu mans slasts. Es to nolikšu tieši tur. Jā, nepazaudē to. Es zināšu, vai esmu noķērusi aligatoru, ja virve būs pazudusi. Pareizi, jā. Viņš varētu paņemt slazdu, tāpēc puiši mums vēl ir 20 stundas šeit, Everglaidos. Mēs atgriezīsimies rīt un pārbaudīsim šos zivis slazdus. Bet pagaidām mēs izpētīsim vēl dažas vietas, mēģināsim noķert vēl dažas zivis un izvairīties no vēl vairākiem aligatoriem, čūskām, panterām, krokodiliem, anakondām, lāčiem un citiem. Es patiesībā zinu vietu, kur ir saldūdens buļļu, haizivis un zāģzivis tieši tepat netālu. Tāpēc mēs varētu aiziet apskatīties, vai varam kādu noķert. Un jā, mums vēl ir 20 stundas šeit Floridas Everglaidos. Daram to, puiši! Mēs tikko redzējām bruņu rupuci šķērsojam ceļu. Mēģināsim viņu izglābt. Centīsimies paši neiekļūt zem mašīnas. Ko tu dari, draudziņ? Tu esi ceļa vidū. Skaties, tur nāk kravas mašīna. Viņš būtu tev pārbraucis pāri. Ak, Dievs, mēs viņu izglābām. Labi, liksim viņu kanālā. Nav tūma aligatoru, viegli uzkoda. Vairs neej uz ceļa. Labi. Turpinām iet un skatāmies, ko vēl varam atrast. Labi, tas noteikti nebija pankūka. Tagad esam jaunā vietā. Tas ir vēl viens izplūdes kanāls un ūdens strauji plūst. Cerams, ka šeit būs kāds zivis. Ak, Dievs, man galīgi nepadodās mest šo lietu. Kas tas ir? Mazie pleko! Tas ir tik forši, viņi ir tik maziņi. Labi, 2 mazi pleko. Mēs šos paturēt netaisamies, tie ir parasti, bet tas ir diezgan forši. Turpat tikko izpeldēja aligators, tas ir tik traki. Tas bija labāk. Man kaut kas liels ir. Ak, Dievs! Varbūt tas ir aligators. Ak, nē, tie ir vēl 3 plakos. Skaties uz šo, mēs noķērām vēl 3 plakos. Labi, man kaut ko citu, ne tikai plakos. Paskatieties, puiši, es nejokoju. Šeit tiešām ir zāģzivs. Ak, Dievs! Vai jūs redzat visus tos aligators tur augšā? Tur tiešām ir kā miljons aligatoru. Skaties, Helen, tur ir sasodīts lamantīns, skaties! Ak, Dievs! Tur ir 3 no viņiem. Tur ir vesela kaudze lamantīnu. Šī tieši ir tā vieta, par kuru es teicu, ka tur ir saldūdens buļļhaizivis. Šodien mums nav aprīkojuma, lai noķertu kādu no tiem. Bet, ja vēlaties, lai es atgriežos un uztaisu vēl vienu video, mēģinot noķert saldūdens buļļhaizivi, ierakst komentāru zemāk un mēs to izdarīsim. Nāk vētra, kļūst vēls. Iespējams, mums nāksies pārlaist nakti kravas mašīnā. Tagad naktī Everglaidos sāk parādīties viss trakais. Tāpēc mēs varētu redzēt kaut ko traku. Un tad rīt mēs pārbaudīsim savus zivis slazdus. Un cerams, ar tiem noķersim kaut ko traku. Čaļi, tas ir vienkārši trāki. Paskatieties uz šo. Mēs esam pašā Everglaidu vidū. Šeit nav neviena. Mēs esam uz tukša ceļa. Neviena cilvēka nav redzama. Un viss, ko dzirdi, ir aligatori. Un tieši šeit mēs šonakt gulēsim. Paklausieties! Tie visi ir aligatori. Tu pat vari dzirdēt, kā aligatori tur aizmugurē kustās. Te ir kā purvā, un mūsu draugs joprojām ir šeit. Es iešu novēlēt ar labu nakti snāpiem senioram. Lūdzu, neuzbrūc mums šonakt. Labi. Gulējuši labi zinot, ka viņš ir tieši tur. Kad kļūst tumšāks, viss kļūst daudz biedējošāks. Un ātri apjautām, ka tieši šeit mēs pavadīsim nakti. Labi, puiši, tagad ir nakts. Tagad man tiešām ir pielicis, ka mēs naktī esam pašā Everglaidu vidū. Es nekad iepriekš to neesmu darījis. Būtībā viss, ko tu dzirdi, ir aligatori. Jūs varat redzēt viņu acis atspīdam kanālā. Un šobrīd tuvojas liela vētra. Tagad mēs spīdināsim gaismu ūdenī. Es gribu redzēt, ko mēs varam ieraudzīt naktī. Tas ir smieklīgi. Vienīgie cilvēki, ko mēs šobrīd šeit redzam, ir tikai pitonu mednieki. Bet paskatīsimies, vai mēs varam ieraudzīt kādas zivis starp šiem akmeņiem. Redzi, turpat ir 2 zivis. Kas tās ir? Izskatās pēc Džeka Dempsija zivīm vai kaut kas tam līdzīgs? Ak, mans tīkls ir par lielu. Jā, viņš sabijās. Ak, Dievs, tuvojas vētra. Vai jūs dzirdat to? Tur ir viena.
Ak, un šķiet, ka es viņu dabūju. Kas tas ir? Tur ir mazs sams vai kaut kas tam līdzīgs. Ak, jā, paskatieties uz to. Mēs tiešām noķērām zivi, draugi. Vētra tiešām pastiprinās tieši tagad. Šī varētu būt vienīgā zivs, ko mēs šovakar varam noķert. Es cerēju, ka mēs varēsim daudz makšķerēt naktī, bet ir ļoti stipra pērkona negaisa. Bet šī te izskatās pēc maza piktusa sama. Mēs tādas jau esam noķēruši iepriekš. Tās ir tiešām foršas zivis. Mēs liksim to dzesētājā. Ak, Dievs! Paskaties tur! Ak, Dievs! Tu redzi to? Labi, mums jāiet. Skrien! Ak, Dievs! Labi, Sams ir dzesētājā. Izskatās, ka šovakar vairs nemakšķerēsim. Mēs iekārtosimies ērti. Helēna pat nepaņēma līdz mājiņas drēbes. Mēs paņēmām riekstu maisījumu un pudeli ūdens. Cerams, ka ar to pietiks šai naktī. Un mēs tiksimies ar jums rīt, kad izņemsim šo zivju slazdas. Labrīt, skaistā. Labrīt! Kā tu gulēji? Es negulēju. Viss, ko es dzirdēju, bija nolādēti aligatori, kas vaidēja, un kaut kāda rūkoņa. Nezinu, vai tā bija pantera vai nē, bet Helēna, kā tev šķiet, kurš uzvarēs? Ko tu domā, ko es noķēru uz savā zivis lazdā? Es likšu uz mazu aligatoru, mazu panteru, mazu lāci. Tātad, puiši, tagad ir nākamais rīts. Mēs tulīt pārbaudīsim zivju slazdas, un tad dosimies tieši mājās. Labi, mēs gandrīz neko nepaņēmām līdzi. Nav drēbju, nav ūdens, mums burtiski nav nekādas pārtikas, un mēs gribam doties mājās. Tātad cerams, ka zivju slazda bija tā vērti. Ja mēs neko neesam noķēruši, tas būtu slikti. Tātad iesim pastīties, ko esam noķēruši. Labi, es neredzu Snappy Senior, kas ir laba zīme. Man gan vajag dabūt ūdeni. Apšaubāmi. Vai tas ir pietiekami daudz ūdens? Būs labi. Mans slazds ir tieši tur, kur mēs to atstājām. Neviens aligators to nepaņēma. Tas ir labi. Es tikko redzēju, kā zivs uzpeldēja tieši tur, tieši slazdā. Slazdā ir zivs. Labi, tā ir laba zīme. Mazais panteris, mazais panteris. Tas ir mans slazds. Ak, Dievs, vai tur ir zutis? Tur iekšā ir kaut kāds sasodīts zutis vai kas tam līdzīgs. Tur ir daudz zivju, vai tu redzi to? Skaties uz viņa asti tieši tur. Ak, Dievs! Mums ir sasodīts zutis. Ak, Dievs! Tas izskatās pēc Āzijas purva zuša. Vecīt, ak, slazdā ir tik daudz zivju. Ak, Dievs, tur ir divi zuši. Vai tas ir ugunszutis? Neticami, mums ir sasodīts ugunszutis, puiši, paskatieties uz to. Tur ir maza bruņurupucēns. Helēna, es uzvarēju! Maza bruņurupucēns. Paskaties uz šo! Kurš izveidoja šo slazdu? Paskaties uz šo slazdu, Helēna. Es atveru rāvēju slēdzēju, bet tas joprojām ir ciet. Labi, iešu pēc naža. Pagaidām ielikšu šo ūdenī. Puiši, mūsu slazds ir īsts čempions. Paskatieties, cik liels ir tas ugunszutis. Viņš ir milzīgs. Man jāpaņem nazis. Tas ir liels eksemplārs. Tas ir viss. Tas ir viss, kas mums ir. Labi, ejam tālāk. Es gribu vispirms izņemt ugunszuti. Nu, nāc, draudziņ. Ak, Dievs! Es viņu dabūju. Paskatieties uz to. Skaists ugunszuti. Tas ir tik iespaidīgi, draugi. Un tad mums ir šis radījums. Daudz neglītāks zutis, par kuru man tiešām nerūp. Fuj, man riebjās šīs lietas. Ak, Dievs! Fuj! Fuj! Ak, tu pretīgais radījums! Tiec ārā no slazda. Nē. Viņš nevēlas pievienoties BFP nācijai. Nu, viņš tāpat nepievienosies BFP nācijai. Es viņu metu atpakaļ. Tiec ārā. Īdž! Fuj! Jēzu, pasties to radību. Labi, pārējās zivis es ātri iemetīšu atpakaļ, jo tās jau kādu brīdi ir ārpus ūdens. Mums ir dažas māju ciklīdas. Ak, Dievs, milzu jaguāra ciklīda. Tur ir vēl citas ciklīdas, paskatīsimies. Skaties, maza bruņu rupucīte. Ak, Dievs, tikai mazulis, viņš ir tik mīšs. Viņam uz bruņas ir aļģis. Ak, Dievs, mums viņš jāpatur, viņš ir apburošs. Mums ir šis puisis maiciklīda pretīga. Metīsim viņu atpakaļ. Kas vēl mums ir? Ak, Dievs, mums ir vēl viena akara. Tā gan ir smuka. Vēl viena liela. Mums ir tilapī. Met tilapī atpakaļ. Milzu jaguāra ciklīda. Pēdējā laikā mēs esam noķēruši dažas milzu jaguāra ciklīdas. Tas nozīmē, ka mums jau tā ir daudz jaguāra ciklīdu. Tāpēc, godīgi sakot, es šo puisi vienkārši laidīšu atpakaļ. Bet tas tiešām ir iespaidīgi. Paskaties, kāds viņam violēts tonis. Skaista zivs. Atā, draudziņ. Kas vēl mums te ir? Ak, mums ir mazs hoplosams, bet mums viņu nevajag. Arī viņu laidīsim atpakaļ. Ak, kas pie velna? Dievs, kas tas ir? Paskaties, kādas krāsas tam ciklīdam. Tas ir kā varavīksne. Kas tas ir? Es nekad neko tādu neesmu redzējis. Tas burtiski ir kā varavīksne, draugi. Tas ir tik forši. Vai tas ir vēl viens? Paga, varbūt mēs noķērām divus. Ak, nē! Džeka Dempsija ciklīda. Tas ir diezgan forši. Mums te ir dažas labas lietas, draugi. Tas ir lieliski. Tā bija tiešām laba zivju slazda. Tagad mums ir Helēnas slazda. Zini ko? Aiziesim ātri apskatīties. Pārliecinies, ka Snappy Senior to nav paņēmis. Viņš ir tieši tur. Ak, Dievs. Viņš ir savā vietā. Viņš joprojām ir šeit, draugi. Tagad ir laiks Helēnas zivju slazdam. Mums te ir jauns spainis. Es to ātri piepildīšu. Uzmanīgi. Snappy Senior ir tieši tur. Ak, Dievs. Ak. Labi.
Paskaties uz viņu. Viņš tev vienkārši vēro. Labi, lēnām un uzmanīgi. Šis ir patiesības brīdis. Patiesības brīdis. Ātri un uzmanīgi pirms aligators to dabū. Ak, Dievs! Es redzu daudz zivju, Helēna. Ak, Helēna! Ak, Dievs! Vai tā ir ugunzutis? Nē, nevar būt. Vai es arī dabūju vienu? Tu dabūji. Tavs slasts ir nosēries. Ak, Dievs! Tu esi noķēris tik daudz zivju. Ko tu dabūji? Ak, Dievs! Ak, Dievs! Tur ir tik daudz. Tur ir vesels lērums zivju. Es palīdzēšu Helēnai ātri tās izšķirot. Ak, mans Dievs! Ak, Dievs! Fuj! Kas ar šo notika? Paskaties uz viņa seju, vai viņš izskatās tā, it kā viss būtu beidzies? Labi, laikam laidīsim viņu atpakaļ, piedod. Kā tu to tikko izdarīji? Paskaties uz šo. Tāpēc, ka es esmu profesionāli. Ak, Dievs. Teksasas ciklīts, Džeka Dempsija ciklīts un akara. Tie jau ir 3. Rozā konvikts. Tev ir. Labi, tu joko. Rozā komētas mātīte. Skaties uz oranžo. Vēl viens māju ciklīts. Vēl viens skaists Teksasas ciklīts. Šo paturēsim. Vēl viena akara. Cilvēki, man nebija ne jausmas. Viņš nāk. Viņš nāk. Ak, paliec atpakaļ. Kā būtu, ja mēs viņam dotu zivi kā miera piedāvājumu? Vai mums ir vēl viens māju ciklīts? Vienkārši pātrināsim šo. Vēl viena akara. Ak, Dievs, viņš pazuda mīļā. Ak, pārvietosimies šurp. Man šķiet, es redzēju 2 ugunszušus. Jā, es domāju, ka tie ir 2 dažādi. Es vienkārši iemetīšu tos iekšā. Helne, tu noķēri 2 ugunszušus. Tātad es uzvarēju. Jā. Tas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā tev. Ak, Dievs, mēs vienkārši tos visus iemetīsim iekšā. Šeit ir tik daudz zivju. Kas vēl mums ir? Ak, neticami, skaties. Tu arī noķēri vienu no šiem. Es arī noķēru vienu. Varavīksnes ciklīdus. Skaties, cik daudz zivju tu esi noķēris. Tu arī noķēri mazu vēzīti tur iekšā. Tas ir tik forši. Šajā zivju slazdā ir daudz vērtīgu zivju. Kāda traka jauna vieta. 24 stundas Floridas Everglaidos šajā jaunajā vietā. Ja viņš grib atgriezties šeit vēl vienam video, dod ziņu komentāros. Ierakst komentāros, kurš tavuprāt uzvarēja zivju slazda 1-3 sacensībā. Labi, mēs abi noķērām ugunszušus. Tu noķēri 2, es noķēru 1. Tātad es domāju, ka es uzvarēju, vai ne? Es arī noķēru mazu bruņu rupuci. Es noķēru Āzijas purva zuši. Ak, Dievs, tur ir aligators. Skaties uz viņu. Kas ar viņu notiek? Paldies Dievam, ka mēs ejam prom. Es viņu vairs nevaru ciest. Viņš mani biedē. Jūs, puiši, ir tik labi būt mājās. Tās bija garas 24 stundas, bet mēs to paveicām un noķērām tiešām labas zivis. Tagad mēs piestājam pie Pondex, lai ielaistu tur to Oskaru. Un tad mēs dosimies mājās un ielaidīsim pārējās zivis manos pagalma dīķos. Nāc, mazais, tu dodies uz savām jaunajām mājām. Labi, puiši, mēs kādu laiku neesam rādījuši Pondex. Lūk, tas ir. Skatieties, kā visas zivis tagad uzpeld. Viņām visām klājās lieliski. Tagad mēs pievienosim šo otru Oskaru mūsu armijai. Ak, Dievs, nomierinies. Labi, draudziņi, lūk, tu dodies uz Pondex. Tagad ir laiks doties mājās un ielaist pārējās zivis manos dīķos. Mēs noķērām 3 milzīgus ugunszušus. Es par to tiešām esmu sajūsmā. Aiziet, labi, puiši! Tātad mēs šobrīd esam manā mājā, un man ir kaut kas patiešām aizraujošs, ko jums parādīt, ko esmu turējis noslēpumā. Tieši šeit aiz manis ir zivju istaba, protams, jūs jau to zinat. Un ja mēs ieskatāmies šeit, jūs varat redzēt, ka telpa patiesībā jau ir gatava akvārijiem. Tas ir tiešām aizraujoši, bet man ir vēl kas, ko jums neesmu rādījis. Tieši šeit ir jauns dīķis, ko es nopirku. Patiesībā es nesen nopirku 2 šādus dīķus un uzstādītos. Un tie būs jaunie karantīnas dīķi. Labi, tātad, kad mēs noķersim zivis savvaļā, mēs vispirms tās ieliksim šeit, lai pārliecinātos, ka tām nav nekāda slimība. Un tad, kad mēs tās apstrādāsim un pārliecināsimies, ka viss ir kārtībā, mēs tās pievienosim mūsu īstajiem dīķiem. Tātad šeit ir 300 galonu. Tātad mēs šeit varam turēt daudz zivju. Godīgi sakot, mēs varam likt iekšā, ko vien vēlamies. Un tieši šeit dzesētājā ir visas zivis, kuras mēs paturam no Everglades. Jūs varat redzēt, ka mums pat ir mazs bruņu rupucis tieši šeit. Mums ir 3 milzīgi ugunszuši, daži Teksasas ciklītes un vēl dažas ļoti foršas zivis. Un tad, kad tās būs pietiekami labā stāvoklī, ugunszuši noteikti dosies uz priekšējo dīķi pie pārējiem ugunszušiem. Es domāju, ka mums tagad ir vairāk nekā 10, kas ir traki. Tātad vispirms mēs pievienosim visas ciklītes, ko noķērām. Mēs tūlīt viņus pievienosim. Tur viņi iet, un tagad ir tas brīdis, ko mēs visi gaidījām. Labi, mums ir 3 ugunszuši. Es domāju, ka tas ir kā rekords. 3 ugunszuši vienā dienā. Godīgi sakot, mēs dabūjām šo mazo bruņērupuci, ko pievienosim mini dīķim. Lūk ir 1, lūk 1. O, tas ir tik forši. O, mums ir 2, lūk ir 2. Otrais, viņi visi ir apmēram vienāda izmēra, kas varētu nozīmēt, ka viņi ir no vienas ģimenes. Lūk, otrais, un tad pēdējais, man šķiet, ka šis ir lielākais. Wow, paskaties uz viņa spurām. Viņam ir tādi kā mazi oranži gali uz spurām. Es nekad iepriekš to neesmu redzējis. O, jā, lūk! Labi, mums ir 3. un pēdējā ugunszutis. Mēs to pievienosim dīķim. Šis ir diezgan skaists. Paskaties uz to. Wow, tas ir tik forši. Un tagad lielajam finālam mums ir mazais bruņurupucītis, ko pievienosim mini dīķim. Labi, mēs vienkārši noliksim viņu šī akmens, un viņš ies dītī, kad vien vēlēsies. Bet tas bija traki, puiši. 24 stundas pašos Floridas Everglaidos. Ja jūs vēlaties redzēt otro daļu, viss, kas jums jādara, ir jānospiež tur lejā. Nospiediet patīk, ja jums patika. Spiediet abonēt zemāk. Tiksimies nākamajā reizē. Uz redzēšanos!